Ronalda Bulvārs 4, Latvijas fotogrāfijas muzeja mājas. Aizējām apskatīt, ko tad mēs tur varam ieraudzīt. Šobrīd muzejs apskatāms divās telpās, kas atrodas pirmajā stāvā. Sekojot norādēm, to būs viegli atrast. Šobrīd iesim apskatīt galveno telpu. Šeit varu pavadīt laiku muzeja publiskajā telpā. Bibliotēkā ir grāmatas no 19. gadsimta līdz pat jaunākiem izdevumiem. Izmanto iespēju iepazīties ar krājuma priekšmetiem. Atliek vien iepriekš pieteikties. Šeit notiek arī lekcijas un muzeja pedagoģiskās programmas, piemēram, cienotipijas darbnīcas, kurām var pieteikties individuāli vai grupā. Vairāk informācija muzeja mājaslapā. Šobrīd galvenajā telpā var apskatīt hologrammas un izmēģināt stereoskopu. Šī izstāde ārpus rāmjiem 3D hologrāfiskais visums pievēršas trešās dimensijas meklējumiem attēlā. Izstāde veidot kā aktīvs pētniecības process, īpaši izceļot latviešu zinātnieku Juri Upetnieku, kurš kopā ar ASV kolēģi Emetu Leitu 60. gados prezentēja pirmās trīsdimensionālās hologrammas pasaulē. Tas vēl nav viss. Šobrīd šajā pašā ēkā Mākslas akadēmijas izstāžu zālē līdz 27. novembrim apskatāma muzeja ceļojoša izstāde. Viss, kas notika Strenčos. Ar vairāk nekā 13,000 tikko plašu negatīviem Latvijas fotogrāfijas muzeja kolekcijā iemājojusi Strenču pilsēta. Kādu to radījuši darbnīcas fotogrāfi? Kāda tā ir un vai tā atklāja visu, kas Strenčos notika? Uz tikšanos muzejā!